Esiet sveicināti NRA.LV sarunās. Šoreiz kārtējā epizode sarunas, kur nav intervējumā un intervētāji, bet ir saruna. Šoreiz mans viesis ir cilvēks, kurš ir ļoti daudz domājis par nacionālismu, daudz rakstījis, un tāpēc šī saruna būs par nacionālismu. Mans viesis ir Raivis Dzintars. Sveiks! Sveicināti! Tātad nacionālisms viņa pats par sevi ļoti interesanta lieta, ja viņi papēta dziļāk. Un kas ir interesanti, tad, ja mēs skatāmies vēsturiski, protams, mēs zinām, tur ir apgaismības laiks, tas ir Franču revolūcija, to mēs visi zinām. Bet ļoti interesanti, ja paskatās internetā pašķirsta, kā īpaša epizode tiek minēta 90. gadu sākuma nacionālisms Austrum Eiropā pēc dzelzs priekškara sabrukšanas. Es gribēju pirmkārt pajautāt tev pašam, kas ir bijis tas ceļš, kurš tevi ir aizvedis pie nacionālismu. Es, piemēram, jaunībā biju liberāls. Man bija liberālisms, bet klasiskais. Nevajag jaukt ar šī brīža tāds klasisks brīvs. Tur Ādams Smits ļauj, tā teikt, stiprākais izdzīvo. Es domāju, ka, ja mums saruna būtu nevis stundu, bet pāris stundas noteikti, un droši vien jau arī ātrāk, arī man viena otra liberāla pozīcija atrastos, man liekas, mūsdienu cilvēkiem ir neiespējami dzīvot vienas ideoloģijas kastītē. Jautājums droši vien ir vairāk par tendenci. Un ja runājam par nacionālismu, kuru droši vien, kad definēt nemaz nav tik vienkārši, jo jautājums ir, kas tad ir atskaites punkts, ja cilvēki dažādi šo nacionālismu izprot, mēs vēl runāsim, bet tas, ko mēs piedzīvojam uz savas ādas, tas, protams, uz savas ādas tas atstāja nozīmīgāku nospiedumu mūsu dzīvē, un pirmais, ko es atceros no savas bērnības, tie ir atmodas laiki. Piemēram, viena epizode, kur mana Oma, tas bija 14. jūnijas, kad pirmo reizi Konstantīns Pupurs šeit Latvijas karogu pie brīvības pieminekļa pacēla. Un viņi ar trolejbusu garām esot braukus tam rītim trolejbusu apstājies, cilvēks to skatījušies, un viņi saka, viņi atnāk mājās, un viņi stāsta, ka viņi esot redzējusi to ainu, viņi esot tā raudājusi. Un es biju pavisam mazs puika tajā brīdī, man tur politoloģiskās izglītības ne tuvu nebija, vēl skolā nebija sācis iet, ja. Bet tas, ko es intuitīvi tajā brīdī sapratu, ka tas ir kaut kas ļoti nozīmīgs. Ka šajā notikumā, ka tajā, kas stāv aiz šī trolejbusa, aiz šīm krāsām, aiz tā, ko piedzīvoja man vecmāmiņa toreiz, kas slēpjas kaut kas ļoti liels un spēcīgs, kam ir milzīga enerģija, kas var atstāt kaut ko. To es, protams, šodien jau saprotu un skaidroju, bet tie bija iespējas, kas bija diezgan paliekoši. Es nedomāju, šis viens notikums, tas varbūt viens tāds kā ilustrācija, simbols, bet jau bija daudz, tur bija Čikāgas piecīšu koncerti, ja, Mežparks, ja, tā zeltnā skatu. Es atceros, man bija Čikāgas piecīšu kasete, un es viņu klausījos bērnībā, tās dziesmas no galvas zināju, un tās, kur tolaik vēl okupācijas režīmā Latvijai nesot brīvai, bija dziesmas par to, ka tiem, kas kājas šeit bāzuši, mēs kājas sabāzīsim atpakaļ un ka Latvija būs brīva un tā tālāk. Un tas noteikti veidoja kaut kādu tādu emocionālo sakni manai vēlākajai nacionālajai pārliecībai. Jā, bet tas jautājums, vai šis ir tas interesantais moments, kad cīņa par neatkarību pat pa sevi. Un es ļoti atceros to. Tad bija, man liekas, tas folkloras festivāls Baltika, kaut kā tā. Un tad tur pirmo reizi varēja, Sakarbalā sarkanā karogu nedzināja. Tur varēja jau lietot simboliku. Simbolikas nebija, kā jau toreiz Ķīna neražoja merchandising ātri, ka var pasūtīt. Bet paši zīmēja, paši taisīs. Pat atceros, man latviešu valodas skolotāji deva recepti, kā uztaisīt, uzvārīt īsto karbīnu sarkano no dabīgām līdzekļiem. Tad, lūk, tā cīņa par neatkarību un atbrīvošanās no Padomju Savienības, bet tas ir nacionālisms. Nē, kā tā ir cīņa par neatkarību, bet tas nav pēc savas būtības. Kur tad tur tas ir nacionālisms? Mēs izcīnām neatkarību, un tas nacionālisms jau viņš jau pazūd. Mēs kļūstam par brīvu valsti, kļūstam par pilsoņiem brīvā valstī, tur pilsoņu kongresu tā tālāk. Kur tad tas nacionālisms? Teorētiski skatoties savulaik, ne tikai kā
partijas vadītājs, kā tu teici, esmu domājis daudz par nacionālismu un saticis cilvēkus, kas uzskata sevi par nacionālistiem un apzinājies, cik viņi ir dažādi. Ja? Bet savulaik, pirms daudziem gadiem, es arī bakalaura darbu rakstīju par tēmu nacionālismu veidu Latvijā. Līdz ar to tīri teorētiski, protams, tur arī ir nošķīrums starp etnisko nāciju un etnisko nacionālismu, politisko nāciju un politisko nacionālismu. Ja ir valsts, kas ir tapušas politiski, nevis uz etniskiem pamatiem, un nacionālisms veidojies pēc tam. Bet Latvijas gadījumā, tāpat kā līdzīgi, piemēram, kā Vācijas gadījumā, pamats drīzāk ir bijušas etniskās saknes, etniskais cēlonis, kas vēlāk pārtop valstī. Tad tas, ko es gribu teikt, ka jā, tur nevar likt vienlīdzības zīmes, protams, bet nacionālisms tādā izpratnē, kā vismaz es to tulkoju, ka es to saprotu, ir vienmēr būtisks elements tajā, lai valsts taptu. Tas ir būtisks ideoloģisks elements, un noteikti līdzās var būt arī citi elementi, bet man šķiet, ka valsts veidošanās procesā nācijas apziņa un nācija kā centrālā vērtība uzskatu sistēmā ir izšķirīga, lai šis process noslēgtos ar panākumu. Tas var būt klāt iestāšanās par mazāk aizsargātām sabiedriskām grupām, ja, par strādnieku šķiru, par zemniekiem. Var būt saistīts ar liberālismu, ar individuālismu, ar cilvēku tiesībām un brīvībām tā tālāk. Bet, lai veidotos nāciju valsts, nacionālismam ir jābūt klātesošam. Tur es tev piekrītu, arī paskatoties, arī papētot kaut kādus avotus par to, ja mēs skatāmies uz Latvijas nacionālismu, kāpēc kaut kad es tam tā līdz galam negribu piekrist, tā kā es diezgan daudz lasīju par Krišjānu Valdemāru, un tad viņš arī tiek pielikts pie jaunlatviešiem, un tur, ka viņš ir viens no tās Latvijas nacionālismu, tā kā arī pamatlīdzē kaut gan netuvu tam. Viņš patiesībā bija ekonomikas domātājs, un viņš necīnījās par Latviju, cīnījās par piekrastu, un Igauni viņi tieši tāpat arī ciena, kā mēs, bet viņš arī tiek pieskaitīts tur. Vēsture reizēm tiek mazliet pieslīpēta, lai tā vienkāršā konceptualizācija būtu. Un tad ir tas otrs moments, ja mēs paskatāmies, kur, es pilnīgi piekrītu. Es šajā gadījumā man ļoti grūti tev oponēt, jo es pilnīgi piekrītu. Tev nācijas valsts dibināšanas procesā šis nacionāla pašapziņa, pašnoteikšanās un pašizpratne ir ļoti svarīga, bet tāpat laikā, ja mēs paskatāmies, kāda bija ģenēze, kā strēlnieku pulks, ka pirmos veidoja, viņi vēl joprojām karoja par lozungu par caru tētiņu. Jo viņi bija cara armijā un kurā mirklī bija tas pārslēgums, ka viņi sāk karot par Latviju. Tas ir tas, kas bija Francijā revolūcijas laikā. Viņi sāk karoja par karali, un tad vienā mirklī parādījās lozungs par Franciju. Un tad ir jautājums, kas ir tas, kas latviešiem bija tas, kas iedeva to impulsu, kā tev liekas? Liekas, tā atbilde vienmēr būs nosacīta, jo nav jau tāda viņa vienalga. Vai mēs runājam par jaunlatviešiem, vai mēs runājam par latviešu strelniekiem. Tie bija indivīdi, un droši vien katram bija savs dzīves stāsts, un katrs juta to citādāk. Tā ir mūsu fantāzija, bet šķiet, ka Benedikts Andersons, viens no varbūt ne man pašiem tuvākiem, bet viens no tādiem politologiem, teorētiķiem, kas par nacionālismu runājas, ir ļoti uzsvert šo iedomātās kopienas koncepciju. Tātad, kad cilvēks sāk domāt kategorijās, ka mēs esam, pat nepazīstot viens otru. Viņš saprot, ka ir kaut kādas pazīmes, ir kaut kāda koncepcija, kas ļauj man apzināties veselumu un kopumu. Ja, un tas, protams, nav viens mirklis. Tie ir kaut kādi apstākļi, un kurā mirklī tas sākas, to ir grūti pateikt. Bet tie paši jaunatvieši, tur viņu orientācija, un viņi, ja šodien ņemt viens pret vienu, tur droši vien, ka tu nevarētu pat tādu Nacionālās apvienības nacionālismu tīrā veidā nosaukt un tā tālāk. Bet tāpat laikā kā elements, kas palīdzēja veidoties, kas atstāja nozīmi uz šo kolektīvās domas, kolektīvās stāsta veidošanos, kam beigās cilvēki tic. Un beigās tas rezultējas ar to, ka dziesmu svētkos cilvēki patiesi ceļas kājās un dzied sauli pērkons Daugavā, citos laikmetos. Un ļoti grūti ir ārzemniekiem to iztulkot, bet mēs to jūtam. Mēs vienkārši saprotam, par ko tas ir, kur tās robežas ap mums
mums tiek novilkts un mums tas ir kaut kas svarīgs. Tur jaunotiešiem noteikti bija liels iespējas. Pumpurs ar epos un tā tālāk. Viņi pēc savas būtības jau, nezinu, vai intuitīvi vai kā, viņi saprata, ka jāuzbūvē valodnieciskais, lingvistiskais un kulturālais fundaments. Tev bez šīm lietām, bez šīm pazīmēm, simboli pēc tam vēlāk, sarkanbalts karoks, bet tā valoda un tā kultūras bāze, tā jau ir pamats. Un savādāk nav, tās ir pazīmes, pēc kurām tā nācija tad iezīmēs, bet vienalga, tas, kas man liekas ļoti saudabīgi, ja mēs paskatāmies 18. gada Latviju, un pēc neatkarības deklarācijas pasaulē, viņi nebija tāda nacionalistiska, vai mums bija tādas nacionalistiskas partijas? Šķiet, ka ideja, ka nācijai ir jābūt savai valstī, manā izpratnē tā ir nacionalistiska ideja. Tad, protams, rodas tā termina putrošanās, jo bieži vien nacionālisma definīcija ir izrietējusi no nacionālistu oponentu viedokļa. Tad liberāļi, sociālisti ir definējuši, kas ir nacionālisms. Un tā mūsdienās arī droši vien kāds kvēls liberālismu pretinieks var pateikt, ka liberālismu definē kā sātanismu, bet tāpēc mēs neliksim vienādību zīmi, mēs nepiekritīsim tam. Un nacionālisms bieži vien ir bijis tulkots kā nepatika pret visu svešo, nepatika pret citautiešiem, ka pārākuma sajūta, ka mēs esam pārāk un labāk nekā citas nācijas. Un bieži vien arī padomju propagandas iespējā, ja šis ir izmantots kā tāds līdzeklis, jo tie bija apstākļi, lai veidotu rusifikāciju, lai neļautu latviešu nacionālajai pašapziņai attīstīties, tad bija jāpielīdzina kaut kam ļaunam. Faktiski šie piemēri tie jau ir neveselīgi, kropli, tādi pārspīlēti nacionālismu izpausmes veidi. Veselīgs nacionālisms ir apzināšanās, ka ir tādi mēs, un šis mēs ir svarīgs. Un mēs apzināmies, ka šim mums ir intereses. Un šajā gadījumā, ja par valsti, tad, lai valsts taptu, lai cilvēki ir gatavi to aizstāvēt, ir jāsaprot, ka esam mēs, un mēs esam gatavi atteikties no sava kaut kāda individuālā labuma, individuālām interesēm, jo šīs intereses ir augstākas. Ar ko tad ideoloģijas savā starpā atšķiras? Tikai ar to, kādā prioritārā secībā vērtības tiek sakārtotas. Un nacionālists saka, ka nācijas kopējās intereses, tas ir kaut kas ļoti augsta stāvoša šajā prioritāšu secībā lieta. Tas nenozīmē, ka nav citas lietas, ka nav citas vērtības. Un es neuzskatu, it īpaši šodienas pasaulē, bet vispār man pārliecība tā, ka nav kāda viena absolūti pareizā ideoloģija, un tad, kad visi pasaules iedzīvotāji nonāks pie šīs ideoloģiskās pārliecības, ka mēs būsim pietiekami argumentēti skaidrojuši, un viņi beidzot to visu sapratīs, tad iestāsies laime, un visas mūsu eksistenciālās problēmas būs atrisinātas. Droši vien nē. Tāpat kā cilvēks ir pretrunu pilns, tāpat arī sabiedrība ir pretrunu pilna, iekšēji pretrunu pilna, ja tas process ir kaut kāda balansa un radošās pielāgošanās meklēšanas starp šīm pretrunām. Un dažādas ideoloģijas uzliek akcentus. Ja, tas saka, ka mums ir šī vērtība svarīga. Cita ideoloģija saka, ne, bet šī ir svarīga. Un tad demokrātija neideāli, bet labākais, kas ir izgudrots, rada platformu, kur it kā šīs idejas var sadurties, miedarboties un mēģināt kaut kā sintezēties pie kāda labāka piedāvājuma. Piemēroties sabiedrībai. Teiksim tā, sabiedrība jau demokrātiskā procesā piemēro to ideoloģiju, kāda viņa ir darot. Vienam dar viens, otram dar cits. Un tas ir tas paradoxālākais, kas man šķiet, ka sanāk, ka nacionālisms tiek uzskatīts par radikālu ideoloģiju. Un man ir sajūta, es nezinu, vai tam piekrīt, ka tas ir dēļ tā, ka tieši mums ir ļoti bijuši labi attīstīts marksisms. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir bijis fundamentāls finansējums, un mums ir bijusi vesela teritorija, kas ir finansējusi marksisma izpēti, analīzi un kaut kādu turpinātību. Dažāda, vai tām domām var piekrist, nepiekrist, bet tur mēs labi zinām, ka tur ir attīstīta marksisma ideja, izkropļot un visādi citādi, bet viņi tika ieskalināti. Un savukārt šī paša sabiedrība, šī pati pasaules daļa arī mēģināja visu laiku labelēt to nacionālismu kā radikālu ideoloģiju. Kaut gan pēc būtības paskatoties, jo nacionālismā nekas tāds radikāls nav.
Te jau liberāls arī un konservatīvs ir ļoti labi radikāls. Ja es tev nepiekritīšu, tad ja tu darbosies atbilstoši savai pārliecībai, man tas šķitīs radikāli. Un, ja es tev piekritīšu, tad man tas nešķitīs radikāli. Tas man šķitīs ļoti mēreni, atbilstoši, adekvāti. Nav jau tāda, vai mēs varam atrast šodien vienoties par to, kas ir tā radikālisma definīcija, kurš sākas radikālisms. Vienam cilvēkam runāt savā valodā ir radikālisms, ja, vai uzskatīt, ka Latvijas izglītības sistēmai jābūt vienotā valodā, ja ir radikālisms, vai ka mums būtu jāierobežo migrācija, ka mums būtu stingri migrācijas politika jānosaka. Arī tas var šķist radikālismu. Citam tas absolūti nešķitīs. Tas ir tāds, bet birku līmenī, protams, šķiet, ka tas ir kaut kas. Tā nozīme ir negatīva. Un nacionālismam ir kārtas daudz birkas. Un es nedomāju, ka tur ir vainīgi tikai vienmēr ārējie spēki. Reizēm cilvēki, kas sauc sev par nacionālistiem, arī ir kaut kādu darbu savu karotu medus mucā pielējuši, lai nacionāli sociālisti ir pastrādājuši arī. Tad, ja mēs par tādiem vēsturiskiem lieliem notikumiem, protams, bet arī mūsdienās, jo bieži vien ir cilvēki, kas rada nacionālisma tēlu, kā naida tēlu pret visu svešo. Un tas man šķiet nepareizi. Mēs kā nacionālisti, es kā nacionālists, es uzskatu par tādu. Ja? Es uzskatu, ka mēs nacionālisti zaudējam ar to attiecībā pret cilvēkiem, kas varētu piekrist, kas varētu būt sabiedrotie, jo nevar aizstāvot vienas vērtības, nevar absolūti ignorēt citas vērtības. Un, ja mēs runājam par liberālismu, noteikti arī pats minēja savu liberālā saknes noteikti. Tur ir ļoti labas domas un pareizas vērtības. Un individuālismā es gribu dzīvot sabiedrībā, kurā individa unikalitātei, individa brīvajai gribai ir kaut kāda nozīme. Es negribu dzīvot Krievijas sabiedrībā, kur cilvēka dzīvībai, kur cilvēka pašizpausmei vispār ir nulle vērtības. Tādā ziņā jau ir skaidrs, ka arī es gribu būt eiropeisks, es gribu būt individuālistisks. Jautājums ir tikai atšķirības ir uzskatos, kas šobrīd ir pārspīlēts, ja, kurā grāvī mēs esam nonākuši. Kad mēs sākam aizskart otru brīvību, tas ir tas, kad mēs ar savu cīnoties par savu brīvību, sākam aizskart citu brīvību. Bet ja mēs runājam, nacionālisms... Drīkst paprovocēt mazliet. Drīkst mazliet paprovocēt. Ar to, ka es ienāku tavā telpā, es sāku tavu brīvību aizskart. Tu esi mazāk brīvs. Pat izsakot tev komplimentu, tu esi mazāk brīvs, jo es ierobežoju tavas izvēles iespējas tajā brīdī. Cilvēks komunikācijā ierobežo otru brīvību, tas ir neizbēgami. Ja? Tā kā mēs esam attiecībā viens pret otru īstenībā diezgan agresīvi. Mēs ienākot otra cilvēka telpā, izmainām otru cilvēku. Ja? Viņa vidi izmainām. Un tāpat laikā mēs viens otram esam vajadzīgi. Ir vajadzīgas abas šīs lietas. Un līdzīgi ir ar nacionālismu. No vienas puses, citi ir tie, ar ko mēs konkurējam, citi ir tie, kas rada kaut kādu apdraudējumu. No otras puses, mēs nevaram izolēties, mēs nevaram radīt necaurlaidīgu sienu. Mums ir vajadzīga miedarbība, mums ir vajadzīga komunikācija, un tāpat laikā ir vajadzīgas robežas. Un tas, ko saka veselīgā izpratnē nacionālisms šodien, mūsdienu Latvijā, viņi saka, ka problēmas mums ir šobrīd ar robežām. Un nacionālisms kļūst īpaši aktuāls tieši tajos brīžos, kad tā kā mēs runājam, ir jāizcīna valsts, kad ir jāmobilizē spēku un individuālās lietas jānoliek malā, vai arī tad, kad ir eksistenciāli izaicinājumi un valsts ir jānosargā. Lūk, tad man šķiet, ka šī ideoloģija kļūst īpaši nozīmīga. Bet ja provokācijas, tad provokācijas. Tad atgriežamies pie 18. gada. Tie nebija tikai latvieši. Tie bija ļoti daudz cilvēki, kas bija nelatvieši, kas karoja par Latvijas neatkarības karā. Un tad ir šai mirklī tas ir jautājums, vai viņi ir viņi, vai viņi ir mūsu šī kopība. Jo šis ir vienmēr tas jautājums, kā viņi var kļūt par mēs. Jebkurā gadījumā viņi ir sabiedrotie šai idejai. Viņi ir sabiedrotie idejai. Bet viņi nekad nebūs mēs. Priekš manis viņi ir mēs. Cits jautājums, vai viņi ir latvieši vai nav latvieši, bet kopējā projektā, kā
ka latviešu nācijai, mūsu valodai un kultūrai ir vajadzīga sava pašnoteikšanās telpa, savu valsts šajā kopējā projektā, viņi ir sabiedrotie. Līdz ar to viņi ir pat ļoti mūsējie. Un, skaidrs, ka cilvēki identitāti veido dažādas mēs kategorijas. Ja? Tas nenozīmē, ka viņš ir mēs pilnīgi visos jautājumos, bet kādos ļoti būtiskos pamatjautājumos viņš ir mēs, un te nav pretrunas. Man šķiet, ka tās pretrunas, ka kāds saka, lūk, kā tad tā, viņam tur poļu asins, vai viņš tur uz pusi krievs vai uz pusi ukrains, ko tad jūs ar viņu darīsiet? Tā ir viltus dilemma. Tas netraucē, tas nav pretrunā ar nacionālismu pamatprincipiem. Tas nozīmē, ka tomēr mēs atgriežamies pie simboliem, kuri satur kopā mēs. Un vērtībām. Simbolu satura. Simbolu vērtības un būtībā tajā mirklī, kā viņš ir kopā ar mums par šo valsti, tas nozīmē, ka viņš ir mēs, tāda nacionālismu izpratne. Jā. Katrā gadījumā viņš ir sabiedrotais. Ja, ja mēs sakām, mēs latvieši, tad, protams, var atšķirties tas izpratne, kā mēs definējam, kas ir latvietis. Bet šī robeža vienmēr nav jānovelk. Nekad nacionālisms nav uzskatījis, ka vienā valstī ir jādzīvot tikai sterili latviešiem, es nezinu, pēc etniskās pozīcijas. Es laikam kļūdījos sakot neviens. Kur tu tāds var dabūt? Ja, es neteikšu neviens, jo es pieļauju, ka varbūt kāds arī uzskata, ka tas ir iespējams. Bet es nepārstāvu šādu pārliecību. Bet tāpat laikā ir arī kaut kādi citi limiti, ka ir jebkurai integrācijai un jebkurai spējai dažādu tautību cilvēkiem savā starpā sadarboties, ir kaut kādi limiti. Mēs redzam, pat Eiropas valstīs šobrīd tas vairs nav kaut kāds, kā tu saka, radikālisms un marginālisms. Ja? Mēs šodien lasīju Francijas tieslietu ministrs saka par moratoriju imigrācijas procesam tā tālāk. Tad to, ka ir limiti šai atvērtībai, ja, to ir spiests Eiropas valsts atzīt, un mēs esam vēl krietni sarežģītākā situācijā. Ja runājam par imigrāciju, tad pagājušā gadsimta imigrācijas sekas, okupācijas sekas, rusifikācijas sekas, tas jau ir radījis to situāciju, kurā mēs ievainojamāk, diemžēl, ieejam arī šajā jaunajā Eiropas pasaulē. Jā, tu piekrīti. Un šis ir ceļš, pa kuru tu aizgāji, bet par to mēs neiesim tikai tādēļ vien, ka viņš ir ļoti viegls. Bet es sapratu, kā kļūst viņi par mūsējiem. Būtībā es par to esmu diezgan daudz domājis arī, un man šķiet, ka pirmā pazīme ir latviešu valoda. Mēs esam diskriminatīvi, jeb nediskriminatīvi attiecībā pēc valodas. Ja cilvēks runā, mēs labi varam uzreiz pateikt, kā jebkurā valodā, vai tā ir dzimtā. Kā ir dzimtā latviešu valoda, mēs uzreiz saprotam, tas ir laikam mūsējais. Pat ja viņš pauž tajā labajā latviešu valodā, pilnīgas neiedzības un varbūt valstī naidīgas domas. Bet man īstenībā pēdējā laikā sāka satraukt cita doma. Kā no mūsējais viņš kļūst pa viņējo, ja pa viņiem. Jo mēs runājam ļoti daudz par migrāciju, ka viņi tagad atbrauc, jā, un ir labi piemēri migrācijai, slikti piemēri migrācijai, kur cilvēki, un mēs esam iemācījušies ļoti daudz absorbēt. Patiesībā pie tā, paskatoties tajā 4 sējuma grāmatā Latvija un latvieši, tur ir ļoti labs sējums par migrāciju un par demogrāfiju. Patiesībā šeit tā demogrāfija bijusi katastrofa pēdējos 180 gadus. Un tas vienmēr ir risināts uz migrācijas rēķina. To arī cara Krievija risināja ar migrāciju, tie migranti nāca, pēc tam Padomju Savienība, un mēs kaut kā spējām tomēr saglabāties ar savu valodu, jo savādāk varēja būt situācija kaut kas līdzīgs tā kā īrijai, ka īru valodā viņi tā baigi nerunā. Pēc okupācijas viņi runā visu angliski, ir eksotika īru valodā, bet mēs runājam latviešu valodā, nevis krievu valodā. Varbūt tas ir tas krievu valoda versus angļu valoda. Mēs runājam, ja viņi būtu angliski runājošie, tad varbūt mēs runātu nevis latviešu valodā, bet angļu valodā, jo mēs labi redzam, kā jaunieši, cik viegli viņi atdod latviešu valodu. Paklausoties sabiedriskajā transportā, to valodu, kādā runā jaunieši, tas, protams, ir ļoti interesanti. Tā tiešām no latviešu. Bet tas, kas man vairāk satrauc, tā mode un tā vēlme un tā deksme ļoti bieži vecākiem, ka viņi bērni, lai viņi brauc prom dzīvot. Viņi brauc projām. Viņi aizbrauc mācīties un lai paliek. Tur ir labāk.
Vai viņi nav vairāk, viņi taču vairāk nav, tad mēs? Tik daudz pavadienas atvērš Jā, jā. ar šo monologu. Šķiet, no iepriekšējām visām migrācijām Latvijā pieredzētām, tomēr tā jaunā situācija viņa ir ļoti unikāla. Man šķiet, ka arī viens no mūsdienu nacionālismu izaicinājumiem ir, kā pielāgoties tik mainīgai pasaulē, kurā tu vari dažus mēnešus, ziemas mēnešus dzīvot vienā valstī, un tad dažus Latvijā tu vari būt Latvijā, maksāt nodokļus un attālināt strādāt no citas vietas. Ja? Tu vari bezgalīgi daudz sociālos kontaktus veidot, miedarboties, tik ātri mainās struktūras visā šajos apstākļos noturēties kā latviešiem. Ja? Tad ir šodien grūtāk nekā. Tāpēc vispār definēt, kas ir latviečs un kas ir patriots un kurā gadījumā tas ir mūsējais. Lūk, labs jautājums, kur tu uzdevi. Tas, kurš aizbrauc, ir mūsējais vai nav mūsējais? Laimes meklēšanā. Mums jau ir tas termins. Kurš tad meklēt nelaimi brauc? Katrs izdara tās savas izvēles, apzināti vai neapzināti meklējot to laimi. Tajā brīdī es pasaku, ka viņš nav mēs, tad tas ir pretēji remigrācijas politikai, pretēji saišu saglabāšanai ar tautiešiem, lai mums nebūtu nepieciešama imigrācija, lai viņi varētu būt sadarboties. Tad, man liekas, ir jautājums, kurš viņus pēdiņās uztver par mēs. Tas ir tāds individuāls jautājums. Man šķiet, ka izdevīgāk ir uzskatīt kā mēs. Jo katrs, kurš ir gatavs ieguldīt savu enerģiju, kurš ir ar līdzīgiem kodiem, ar līdzīgiem simboliem, kā tu teici. Ja? Un tie simboli, es tev pilnīgi piekrītu, ka viņi ir ārkārtīgi nozīmīgi. Tur arī bijuši teorētiķi diskusijas. Ernests Gelners savulaik teica, ka kāpēc vispār radās nacionālisms, tāpēc, ka agrārai sabiedrībai nomainoties industriālo sabiedrību, bija vajadzīga vienkārši jauna pārvaldes forma, un tāpēc radās nacionālisms. Nacionālisms radīja nāciju, nevis otrādāk. Un savukārt Antonijs Džons Smits saka, ka tas nav nekāds moderns konstrukts, ka tas īstenībā nāk no ļoti senām, bez šī senā pamata, bez simboliem, bez kultūras kodiem. Tas viss netapt. Un man pārliecība ir tuvāk šim Antonija Džona Smita pieejai, ka šie kodi, kas ir kopīgi arī ar to aizbraukšo, viņi joprojām mums ir kopīgi. Un tas ir resurss, kur mēs nevaram izšķiest. Tāpēc priekš manis, jā, viņš ir mūsējs, tie ir jāatbild. Mums jāmeklē atbildes uz jautājumiem, kā izdarīt tā, lai viņš gribētu būt šeit, kā izdarīt tā, lai šī saikne saglabātu. Un tie noteikti nav triviāli jautājumi. Tie nav tā. Šo pabalstu ieviesīsim vai šo nodokli atvieglosim. Tas ir dziļāks. Jā, man bija tāda iespēja taisīt vienu nelielu izpēti par šo tēmu. Jo mēs tagad zinām, ka Polijā ir bums. Viņi kompensē savu strādnieku trūkumu ar poļiem, kas atgriežas no Eiropas. Un domāju, tad jau viņiem tā ekonomika dod augstākas algas un tālāk. Kas interesanti, Latvijai ir labvēlīgāk apstākļi atgriezties nekā Polijā. Tur nav ekonomiski Polijā atgriezties, tur ir kritums. Ok, to kompensē varbūt zemākas cenas veikalos. Tad mūsu algas Latvijā, viņas ir konkurētspējīgas tām algām, par kurām cilvēks rada Lielbritānijā vai Īrijā, bet tas ir tas moments, šī vēlme vai nevēlme atgriezties. Un šis ir ļoti bieži šī manifestācija, vai tas nav tā robeža, viņi vai mēs, ka es jau nebraukšu uz šejien, jo dzīvojiet paši savā zemē. Bet tikpat labi arī būtu tāda poza, jo es esmu aizbraucis, es sevi iztēlojos tādā situācijā. Man droši vien būtu pretrunīgs sajūtas. No vienas puses es esmu domājis par savu ģimeni, es esmu izmantojis kaut kādas iespējas. No otras puses, es saprotu, ka es tomēr esmu atstājis savu dzimto zemi, iespējams zemi, kur no paudžu paudzēs cilvēki dzīvojuši. Tur ir kaut kāda iekšēja potenciāli. Ne katram, bet daudzās situācijās tur var būt kaut kāda iekšēja rīvīta. Un tad, kad ir tā iekšējā rīvīte, tad reizēm gribas tā vienkāršot to situāciju. To daļu, kas saka, varbūt tomēr es esmu kaut ko no kaut kā atteicies, varbūt pat kaut ko nodevis, ja piezogas tā doma, tad apklusināt ar viņu, tur visi zog, un tas ir vienkāršais ceļš, tā emocionāla reakcija. Es neuzskatītu, ka katrā situācijā tas ir jāņem vārds pret vārdu, un tagad mums jāsaka kaut kas līdzīgs pretī, ja.
Es palieku pie tā, ka mēs esam. Es nemaz nesaku, ka mums tas jāsaka. Es neprovocēju uz to absolūti. Noteikti ne. Man vienkārši drusku tas atgādināja kaut kādu, tas bija tīpaši pēc 14. gada, kad karš Ukrainā sākās. Pēc tam tas bija jauns vilnis 22. gadu, kad, karš, jātinās, kā domā, ko darīt, ja bija jautājumi. Es saku, ja tu gribi tīties, tad tagad visu pārdot, kamēr vēl ir cena. Un tinies. Ja nav karš, un tad ir tas mums, ko tad es tur sēdēšu tur un gaidīšu, ka te karš sāksies? Ja viņš nesāksies? Jā, gandrīz vai tad jāgaida, lai tā likme ir bijusi pareiza. Jā, vai tā likme ir bijusi pareiza. Tieši tā, bet tas pats ir tie cilvēki, kas aizbrauc, viņi arī uzlika likmi. Un tas ir jautājums, kādu iedot šo sajūtu, lai viņi, es neticu, ka tur ir ekonomiski tik daudz motīvu, ka tur jābūt tam sajūtu momentam, ka man labāk atgriezties mājās. Zinu, kā mājās ir labāk. Man interesē tavs viedoklis. Kas ir tas, kas pietrūkst, lai vairāk brauktu atpakaļ, ja tas nav tikai ekonomiskais? Ja, protams, ekonomiskais tas ir, tā ir atbilde, tā ir ļoti praktiski svarīga daudziem atbilde, bet tā ir vienkārša atbilde. Man liekas, ka ir kaut kādas svarīgākas atbildes. Mums ir, es domāju, ka tas ļoti radikāls skatu punkts. Mums ļoti smagu iespaidu atstāja uz mūsu sabiedrību tomēr dzimbūtniecība. Un man šī teorija ļoti tuvu. Pastāties, Skandināvijā tur dzimbūtniecība nebija dzimta. Un tās attiecības cilvēciskās ir pilnīgi savādākas. Viens ir, kad brīvi cilvēki savā starpā kontaktējās. Un otrs ir, kad cilvēki, viņi ir bijuši dzimtcilvēki. Un tas nemaz tik sen nebija, ka bija dzimtcilvēki. Pavisam nesen tas bija, ja mēs paskatāmies dažas paaudzes atpakaļ, un bija viena liela daļa dzimtcilvēki. Un tā ir lieta, kas šausmīgi iesakņojas. It īpaši, es nezinu, es jau pieminēju Krišānu Valdemāru, un es izlasīju vairākas monogrāfijas, un arī es pieminēju 4 sējumu Latviju un latviešu. Tā kā latvieši tika čakarēti. Es daudz lietas esmu dabūjis savu atbildes, kāpēc strēlnieki bija tik asiņaini Krievijā, kā viņi rīkojušies, kāpēc dedzināja muižas. Godīgi sakot, palasot to, es būtu nosvilinājis visu, ko var nosvilināt, kas ir tuvāk vispār apkārtnē, ja pret manīm šādi izturētos. Un tāpēc man ļoti daudz atbildes. Bet šis arī atstāja to iespēju, kad mums ir tā savstarpējās komunikācijas kultūrā kaut kur pietrūk šī mēs. Tā solidaritāte. Viens ir, Krievi arī to ievazāja. Es atvainojos par rusicismu, kad ja nečelņik ty durāk, ty nečelņik jādurāk. Un mums tas kaut kur ir iedzīts, nevis šī sadarbība. Pat ja tu esi priekšnieks, mēs esam cilvēki. Yep. Pirmkārt, mēs esam cilvēki. Un tad sekot nākamais sarežģītākais jautājums, ko ar to tagad darīt. Tas ir, ja man kaut kas nav izdevies, tad vainot grūto bērnību un to, ka vecāki uz mani un paraudāt. Tur ir iespēja ātri nonākt tādā upuru lomā, ka es jau neko nevaru, jo tur 700 gadi un droši vien ļoti daudz kas no tā ir. Tas ir veidojis mūsu ģenētisko kodu, bet tagad esam mēs ar savu izvēli. Mēs nevaram visu atrisināt, bet mēs kaut kādu virzienu varam izvēlēties. Un tad jautājums, kas ir tas virziens? Kas ir man šķiet, ka nacionālisms tā ir tā mēs sajūtas veidošana. Un tā ir ļoti sarežģīta. Man liekas, kā radīt šo mēs mūsdienu apstākļos, lai tur no vienas puses būtu gan pienākums, gan kolektīvais, gan tāpat laikā cieņa pret katru individu. Ļoti atšķirīgi, kāda mēs šobrīd esam, ja? un mainīgajā pasaulē, kādā mēs dzīvojam. Kā to visu šodien savienot, kā atrast līdzsvaru, kā paturēt tos mūsenos nacionālismu un latviskumu pamatelementus un pielāgot pasaulē, kurā gandrīz nekas vairs nav stabils un mainīgs. Tas ir milzīgs izaicinājums. Un pats būdams nacionālists, es atzīšu, ka man šķiet, ka latviešu nacionālisms šajā ir vājš, tieši tajā spējā uz šiem mūsdienu jautājumiem atbildēt. Tā problēma. Tā problēma nacionālismu, vispār tā problēma ir, ka, un tad atnāk man Dānija, varbūt es pamanīju no Ņujorkas mēru, kurš paziņoja, ka viņš
augsto individuālismu aizvietos ar silto kolektīvismu. Tā mirklī, protams, man iekšā ir šarmuļi metās. Komunālos dzīvokļus sākam Jā, atcerēties. es nezinu, vai tev bija iespēja padzīvot. Es padzīvoju ar kazahiem komunālā dzīvoklī. Es ļoti daudz ko dzīvē iemācījos. Par laimi, nē. Man ar Open Office jau būtu problēmas. Es padzīvoju komunālā dzīvoklī ar kazahiem, kur pēc tam aizbrauc uz Kazahstānu. Un tas iedod ļoti, ļoti labu priekšstatu. Tu kļūsi par nacionālistu šitā. Tu ļoti kļūsti nacionāls tajā mirklī, kad tev jākaro cilvēkiem, kuri 9. maijā klausās Staļina runas uz platēm. Tā kā tā ir specifiska pieredze, kad atstāja ļoti nopietnu iespēju. Bet, jebkurā gadījumā, es jau domāju, uz tavu atbildu uz savu jautājumu, tas ir tomēr personīgais piemērs vienmēr vislabākais, kad mēs visi esam vienalga cilvēki, vai priekšnieks, vai padotais. Tā ir tomēr cilvēciskas attiecības. Un tas ir vienīgais, kas var risināt to ar personīgo piemēru. Un es domāju, ļoti svarīga arī politiskā vide. Jo kā ja mēs skatāmies augstākie politiķi, kā mums ir politiskā virsbūve, deputāti, ministri, tālāk ir ierēģi, augstākie ierēģi. Okay, tur ir visur ir baigās spēles. Bet tas ir ļoti daudz apkalpojušies cilvēku, personāla apjoms. Un tad ir tas jautājums, kurējais politiķis pasveicina apkopēji. Jā, bet parunājās ar šoferi. Ja mēs mēģinātu zīmēt psiholoģisko portretu cilvēkiem, kas ļoti mērķiecīgi tiec uz politiku. Jā. Tur arī ir riska auditorija. Labi, es nesākšu profesionāli par diagnozēm runāt. Tā tālāk tur ir citi kolēģi, kas ir ar radikāliem izteikumiem šajā bijuši. Bet tas ir jāņem vērā, ka tur bieži vien tas ļoti pietrūkst, tas cieņas. Liekas, ka tas izaicinājums mēs apziņā ļoti lielā mērā ir sociālos tīklos redzams tajā, kā mēs viens pret otru izturamies, kā mēs esam gatavi kļūt par savstarpējiem ienaidniekiem un vienkārši nolikt ar pēdējiem vārdiem otru un padarīt par savu ienaidnieku sīku atšķirību dēļ, kur vēl ideoloģisku, kādu nopietnāku domstarpību dēļ. Tas ir viss caur sabiedrībā. Un politikā, diemžēl, ņemot vērā, ka politikā iet bieži vien cilvēki ļoti ambiciozi, cilvēki, kuru pašvērtējums vai pareizāk sakot, ilūzija par savu varenību, un par to, kas viņam pienākās, ir drīzāk lielāka nekā mazāka. Ar to tā atšķirība ir. Viņš nebūs tas, kurš rādīs priekšzīmi. Atsevišķi izņēmumu individu gadījumā izdodas nesaslimt ar zvaigžņu slimību un palikt cilvēciskā normālā līmenī, bet tie, diemžēl, izņēmumi. Tā kā es esmu diezgan pesimistisks uz to, ka caurmērā politiskā elite vai vienalga, kā viņi sauc, būs tā, kas parādīs pareizo piemēru, kā tagad mums kļūt savstarpēji cilvēciskākiem. Sabiedrība iedos. Jo es esmu optimists. Šajā gadījumā es tev oponēšu. Esmu optimists, jo man ļoti paliek iezīmēja, iekrīt prātā tas, kā Ungārijā tas Maģars dabūja vairākumu konstitucionālo. Un viņam bija tikai 2 instrumenti - sociālā tīkla un tiešā komunikācija. Jo mēdī bija nobanoti un viņš netika vispār mēdījos iekšā. Un tajā mirklī, kā tu runā cilvēki acis pret acis, mēs labi zinām. Tas, kas sociālos mēdījos, un tev var viņš noķēzīt no galvas līdz kājām, tad viņš attiec acis pret acis, un tad, pasaki. Normāli, viņš kaut kā... Nē, ir arī psihi, bet tas ir pat citu tēmu. Bet labi, bet atgriežoties pie nacionālisma, vai nav sajūta? Man ir tāda viena lieta, ja mēs paskatāmies, kas ir Latvijas veiksmes stāsts vēsturiski, ja mēs skatāmies ilgā periodā, Latvijas veiksmes stāsts Rīga. Ir bija kaut kādu laiku arī apakaļ izpēta. Rīga ir lielāks brands nekā Latvija. Rīga ir, tā kā liela, no tādas skats no āras. Mums, kā latviešiem, Latvija ir svarīga, jo tā ir mūsu valsts. Tās ir robežas, tas ir mūsu novadi. Bet, ja skatās no tāda helikoptera lidojuma, Rīga ir veiksmes stāsts. Un Rīga nebūtu nav latviešu radīta. Tas ir kosmopolitisks projekts. Tas ir, ja mēs skatāmies pirms starpkara periodu, pirms Otrā pasaules kara, šeit bija 3/3 vāciešu, 3/3 ebreju, 3/3 latviešu un drusku vēl krievu. Jā, tad
Dažreiz saka, paskatieties, kas tad Rīga ir uzbūvējuši, vai tie ir latvieši. Uz to var atbildēt, varbūt uzbūvēja citi, bet mēs šeit saimniekojam un mēs to lietojam. Uzbūvēja latvieši, bet kurš menedžēja ārmīts, teica anglis. Taisnības piekritīšu, jā. Bet, ja mēs runājam no tāda nacionālisma kategorijas, man nešķiet, ka Rīga ir saimnieciskais kodols. Rīga ir elements, ar ko mēs varam vairot savu labklājību, gudri veidojot politiku, bet es neredzu Rīgu kā mūsu nacionālās pašapziņas kodolu. Tad jau drīzāk man šķiet, ka reģioni vairāk glabā to latvisko serdeni, saku sociologu kakteņa vārdiem runājot. Ja? Bet noteikti es negribētu pretstatīt šīs lietas. Tas ir dažādi latviskuma absolūti. Jā. Tas ir lepnuma objekts, tas jau ir Rīga. Ir Rīga. Tas ir tas lepnuma objekts, kas var būt, kas ir varbūt nacionālisti, tā teikt, to vērtību kopumā, jo mēs jau visi labi, tūdaļiņ tagadiņi, prievīts ir forši, pastels, visi ir labi, dziesmēt labi, bet tas viss kaut kā ir jāsamaksā, un Rīga ir veiksmes stāsts, multikulturāla pilsēta, kas ir no laika gala tāda bijusi. Un tad tas jautājums, vai mēs paskatāmies, Rīga arī, viņa pāraug. Mēs labi redzam, no politiskā viedokļa viņi pārauga reģionus. Reģioni kļūst aizvien mazāk, Rīga paliek aizvien lielāks vēlēšana apgabals, pieķeram vēl Vidzemi, tas ir Pierīga, visa. Rīga ar Pierīgu, teiksim tā, diktē politisko. Tad varbūt šī cilvēku plūsma uz Rīgu, multikulturālo, varbūt tas ir Latvijas nacionālisma beigas? Es kā vidzemnieks, būdams kā Siguldies, pieķeru, ka tajā brīdī, kad tu saka Rīga, kad tu saka tādā Pierīga, kad pieķer vidzemi klāt, manī rodas tajā brīdī vēl oponēt, ja. Un tad es pamanu, kas notiek. Šis ir tas, kas arī bieži mūsu nācijā notiek. Mēs atrodam kaut kādas identitātes vai identificēšanās mazākus, lokālākus elementus, un mēs esam gatavi sākt šos elementus nolikt priekšplānā. Varbūt citādāk. Varbūt mums ir jālepojas gan ar Rīgu, mums ir jālepojas gan ar tām pašām prievītēm. Ar prievītēm mēs šobrīd metaforiski domājam, kā kultūra, dziesmu svētki, Latvijas daba, reģioni un kurzemes kāpas un tādu pludmali, kā es reti kur pasaulē var izbaudīt vasaras mēnešos. Garākā pasaulē. Un nesatiekot cilvēkus, kas latviešu viensētniekiem nav mazsvarīgi dzīves kvalitātes sastāvdaļa. Ja? Tā kā droši vien, ka es arī es skaļi domāju, es nesaku, ka tu to pretstati, bet man šķiet, ka būtiski ir nepretstatīt. Ja? Un arī latviešu, arī to mūsu kopējās vērtības nepretstatīt citām vērtībām. Tas ir tā, un kur man šķiet ir tā robeža. Ka tikmēr, kamēr es saku, mana māte vai mana mamma ir labākā, tāpēc, ka tā ir mana māte, un man ir ok, ka tava māte ir labākā, tāpēc, ka tā ir tava māte, tikmēr tas ir veselīgs nacionālisms, tā ir veselīga mīlestība pret savu māti. Tajā brīdī, kad es cenšos pierādīt, un tu saki, tavu māti labāk apzina. Nē, salīdzināsim, kur labāk gatavo un tā tālāk. Ja? Un tas ir ļoti būtiski, un tas var kļūt par, tur ir tā robeža. Un es ticu nacionālismam, kas neparedz, protams, tas vienmēr paredzēs robežu būvēšana, vienmēr paredz konfrontāciju. Ja? Jo kā veselai psihē, veselam cilvēkam jāspēj sev nolikt robežas, tu nevari kļūt caurstaigājams, tu esi tu pats, un tu vari dot pasaulē, ja tu apzinies sevi ar savām robežām. Un tāpat laikā tev ir jābūt atvērtai miedarbībai un cieņai pret apkārtējo vidi. Un tā es domāju arī latviešiem. Tas ir mans nacionālisms, ka mēs nekarojam pret visiem. Tas nav tas, kas mūs vieno, lai gan dažreiz, diemžēl, tas tā tiek interpretēts. Bet ne, mēs apzināmies un mēs apzināmies to, ka šī mēs apziņa nozīmē arī to individuālo savstarpējā saskarsmes līmeni. Rainis šķiet teica, ka vieglāk par cilvēku ir cilvēci mīlēt. Tāpēc, ka cilvēks ir kaut kas tāds abstrakts, tur viegli pateikt, es par cilvēci, par nākotni, par laimi un tā tālāk, bet aiziet tam vienam cilvēkam, kurš ir atšķirīgs, kurš tev varbūt aizskaitina ar kaut kādu savu frāzi vai politisku uzskatu un pasaka, mēs atšķiramies, bet mēs nākam no viena tā paša. Mums ir kopīgas atmiņas par strēlniekiem, par jaunlatviešiem un par Kārlu Ulmanu mēs varam pastrīdēties, piemēram. Ja? Bet tas nevienot, tas nemazina to, ka mēs jūtam savstarpēju radniecību. Jo cilvēkam ir
vai par laimi mēs runājam, ja, un aizbrauc laimi meklēt, bet laimes būtisks nosacījums ir arī piederības sajūta. Ir pētījumi, kas nosaka to, kad cilvēki, kad mēs jūtamies laimīgi, un piederības sajūta ir ļoti būtisks apstākļi. Ar to mūsdienās ir grūtības, jo ir tik daudz piedāvājumu, tik daudz subkultūras, tik daudz spīdekļu, kas aicina esi mūsējais, ka cilvēks beigās paliek izolēts un viņš nav nekur. Viņš ir vientuļš, viņš ir depresīvs, viņam zūd jēgas sajūta, jo, lai kā kritizētu kādreizējās tradicionālās tādas struktūras, ka varbūt tur kaut kas ir dogmātisks un tā tālāk, bet tā ir kaut kāda kārtība, tas ir orientieris, tas ir cilvēkam atbalsta punkts hausa apstākļos. Ja? Un šobrīd šo atbalsta punktu trūkst, tās piederības sajūtas trūkst, un nācija tas ir jau gatavs, mums nav jāizgudro kaut kas jauns. Mūsu senči ir padarījuši ļoti daudz, lai mums tā kopiena būtu ārkārtīgi spēcīga, ar ļoti dziļām saknēm. Un vienkārši to izniekot un pateikt, būvēsim kaut ko jaunu, ļoti progresīvi, būvēsim, nojauksim visu veco, būvēsim jaunu. Konservatīvie vai nacionālisti šajā gadījumā saka, nē, vispirms pierādiet, ka tas jaunais darbojas labāk, un tikmēr mēs arī respektēsim, sargāsim pārbaudītās vērtības. Nu, tur ir, teiksim tā, tā ir tā briesmīgākais, ka grib būvēt, lai tak būvē. Tev ir kaut kāds dialektiskais process, un tā, bet tad, kad sāk būvēt uz tava rēķina un ierobežojot tevi un tavu telpu, tad tas ir cits, un tas ir tas. Jo, ir labi, ir skaidrs, man hipotēze tāda, ka kreisie progresīvie, viņiem vajag tos migrantus, jo tie, kas tā kā atmigrē, viņi, protams, grib pēc iespējas, lai gaidi visi ar atplastām rokām, lai viņi ātri būtu mūsējie, un vēl labāk, kad mūsēji kļūst par viņiem. Tas ir politisks izdevīgums. Un tas ir politiskais izdevīgums, absolūti normāli, un to mēs redzam, kad tajā mirklī, kā tas iesūcās politiskajā vidē, kad viņš sāk ietekmēt politisko procesu jau ar partijām, ar kandidātiem, kas ir no šīs vides, tas, protams, uzreiz ļoti ietekmē nepatīkamā veidā. Tad tajā mirklī pēkšņi, ir tas moments, bet tad jau ir pavēlu. Bet tad mana doma ir, tad savukārt tie, kas ir reemigrē, un vismaz mana pieredze, es pats, kad mācījos Lielbritānijā, mana pieredze ir, ka tur tu tik ātri saproti, labi, es biju, tad, kad nebija migrācijas, tas bija 90. gadu sākuma, Lielbritānija bija vairāk atgādināja Midsummer slepkavību, to vidi, balti cilvēki un tāda, tā bija savdabīga, tā bija sava veida, tā pilnīgi savādi nekā tagad. Tad tie cilvēki, kas ir piedzīvojuši to, ka tu vari saprot, ka nekad tu nebūsi vācietis, tu nekad nebūsi brits, tu nekad nebūsi īrs, tu nekad nebūsi skots, tu nekad nebūsi dānis, tu nekad nebūsi norvēģis. Viņš atgriežas, un tad viņš varētu būt tā kā īstais, tāds rīktīgs nacionāls, jo viņš beidzot saprot. Un es pasaku visiem citiem, jūs nekad nebūsiet latvieši. Es nezinu, vai tu piekrīti tai domai, ka tas ir, kad reemigrācija varētu būt laba, augsta. Ka tu saproti, ka nekur nav tik labi kā mājās, izejot kaut kāds sprīdīšu motīvus, ja, mūsdienu izpildījumā. Es tā gribētu cerēt, bet katram ir kaut kas jāizdara, lai tas tā notiktu, jādomā. Banāli, bet arī valstī, izglītības sistēmai šis nevar būt kaut kas pašplūsmā. Tam ir jābūt tādam domāšanas veidam, kā uz to raudzīties. Man šķiet, ka ja šobrīd Eiropā tas kreisi liberālās domas, kosmopolītiskās domas, pro-imigrācijas domas, viņas kļūst vājākas, rodas lielāks protests. Kāpēc? Ne jau tāpēc, ka sākotnēji nolūks ir bijis slikts. Ja, nolūks ir bijis respektēt katra cilvēka individuālās izvēles, viņa brīvību, ja, pateikt, ka nevar kolektīvismu vārdā sabradāt atsevišķot, ka tāpēc, ka viņš neiedarās. Man šķiet, ka tas ir morāli ētiski attaisnojumi. Bet tas, ka ir pārspīlēts un nav justa robeža. Un nacionālistiem vajadzētu nekāpt uz tiem pašiem grābekļiem, ja mums rodas izdevība, nepārkāpt robežas, saprast, kur ir tā robeža, aiz kuras nacionālisms jau kļūst tāds, kas nākotnē var atgrūst, nevis veidot šo mēs sajūtu. Jā, jo es vienkārši par to migrāciju, kāpēc es par to migrāciju tur sāku cilāt tos jautājumus par tiem, kas brauc projām, jo es tikko biju Japānā, un man ļoti ieinteresē tā situācija, ka Japāņi, viņi jūtās tik komfortā.
Viņiem ir tieši otrādāk. Viņiem ir programmas, lai jaunieši brauc. Un nevis projām, bet vismaz brauc paskatīties, kā ir savādāk. Jo viņiem ir tik komfortabli, ka viņi nekur negrib braukt. Jo Japānai ir labākā vieta, kur dzīvot Japānā. Bet viņi arī tā kultūra un dzīvesveids ir pietiekami specifisks, ka es pieļauju, ka viņiem arī diezgan grūti ir integrēties pavisam atšķirīgā kultūra telpā. Un te es atkal varētu nepiekrist, jo bija iespēja satikt Japāņus, kuri, te ir tas interesantāks, paudzēm dzīvo ASV, bet tas ir interesanti, ka viņi dzīvo svētā kopienā. Viņi savā starpā precās. Tā varētu būt atbilde. Vai viņi ir labi amerikāņi, parunājot ar viņiem, saprot, viņi ir ideāli amerikāņi. Perfekti amerikāņi, maksā nodokļus strādīgi, kārtīgi kopienas locekļi, un tas princips, paskatoties cilvēku, vai es gribētu šādi dzīvot kaimiņos, jā. Tādā ziņā, ka viņi respektē kārtību un absolūti likumu un kopienu. Jā. Pat galvenais, ka viņi respektē, man liekas, tā kopienas respekts ir ļoti svarīgs. Bet ne katra nācija, ne katras nācijas kultūrā ir iespēja ar savu tuvāko cilvēku vai draugu satikties vakariņās un ilgstoši pavadīt klusējot un justies komfortā ar to. Un ir kaut kādas īpašības, kas tomēr tā vide, kas mums ir pierasta, kas padara to par argumentu palikt un dzīvot šajā vidē. Man tomēr kaut kā šķiet, ka lai arī latvieši ir atšķirīgi no francūžu un itāļu, bet tur tā distance ir netik liela. Ja? Vai ir vācieti, piemēram, kur vispār mums vēsturiskās saites ir tik ciešas. Man patīk mūsu saruna. Paldies par sarunu. Tas, ja mums pašiem patīk, tas ir pirmais solis. Ja varbūt vēl būs kāds trešais. Nē, nedalīsimies, lai cilvēks skatās. Paldies par sarunu. Paldies tev. Saruna bija Raivis Dzintars.